Sveiki visiem, klāt ir 14 epizodi, gods kalpot Latvijai, gods kalpot visai Latvijai. Jā, un tad mēs arī tā risinām tās visas lietas, mēģinām tā kā saprast. Jā, ka visādi pārmaiņas notiek pasaulē Bet, teiksim tā, paldies Dievam, ka tas tā notiek, jā. Mums jāsāk tā kā pievērst uzmanību kaut kam citam, tām šīm vērtībām, ja kas mums tomēr ir vērtīgāks. Ir tā brīvība kaut ko vērta vai nav, vai mums ir vērtīgāks viss tas, ko mēs pērkam, ko mēs pārdodam, ko mēs, teiksim, lietojam un patērējam, ja. Tā kā, jā, īstenībā, no vienas puses tā kā trauksmai, no otras puses sakā patīkam, ja. Vismaz man, ja. Cik patīkam, jā. Tā kā, jā, un arī es tagad aizdomājos, tagad tur rakstu visāds, tagad ierakstu visāds šos te video ar kaut kādām tur, ar tēmām, kaut kādām idejām, jā, bet, no otras puses sakā, varbūt tas viss šī domāšana man ir tā kā vecmodīga. Vecmodīgi kaut kā atpalikusi laikā un, es nezinu, uz kaut kā balstīt, uz kaut kādiem tādiem vecmodīgiem priekšstatiem, ja. Jo tomēr mēs tomēr, kas būs svarīgāks tās nākamās paudzes, kas te dzīvos, ja. Mūsu bērnu bērni, jautājums, ko viņi grib, kā viņi to visu redz, kur viņi grib dzīvot, kādā šajā te valstī, ko mēs teiksim zemē, ja, kā viņi to redz, ko viņi grib, ja, nevis ko mēs gribam, kādi vecie jau tā kā, kuri dodās uz aiziešanu. Svarīgi to saprast, ja es tā kā nebiju par to aizdomājis, bet tagad es arī tā kā mēģinu saprast, kas tad varbūt tas tā kā jāpajautā jauniešiem, principā, jā. Varbūt jaunieši mums iedos kaut kādas jaunas idejas, kurā virzienā mums vajadzētu rakt un tādā veidā, jo, tagad jau ziniet, tā globalizācija, cilvēki tur piedzimst Latvijā un var dzīvot, kur grib aizbraukt uz Ameriku, uz Ķīnu, uz Somiju, vienalga kur, jā, viņš vienkārši ņem un tur aizbrauc un dzīvo, un vienalga, ja tur varbūt tā piesaiste pie kaut kādas vietas, jā, pie kaut teritorijas, ierobežots, varbūt tas varbūt nav tik aktuāli. Un es nezinu. Es tā kā nepateikšu, bet, mēs tās atbildes varētu atrast, ja mēs tā kā bezmazliet sanākt kopā jā, jo, teiksim, atsevišķi katrs mēs tā kā esam ievainojami, vāji, ko atsevišķi tad nāk problēmas, tu tā kā kravā koferus un lido uz kaut kādu, tur nezinu, uz vietu, kur varētu būt droši, ja, tā. Ja mēs tā kā katrs skatāmies sevi, bet ja mēs, teiksim, paskatāmies kopā, ko mēs gribam, ko mēs varam, un tad, es domāju, tā bilde sazīmētos savādāk. Tiešām es nezinu, kāda viņi sazīmētos. Es zinu, ka tas varētu būt kaut kas labs, kaut kādi labi risinājumi. Teiksim, jo tagad, pasaulē ir mainījusies pēdējos 100 gados līdz ar to. Jā, arī štajās visās lietās, jā, varētu būt kaut kādas jaunas inovācijas, teiksim, kaut kādi jauni risinājumi. Tādi neiedomājumi, es pat nevaru, teiksim, tagad iedomāties kādi, ja, bet viņi varētu būt. Un tā kā jā, tas šobrīd ir interesants laiks, tāds pamošanās laiks, ja mēs tā kā pamostamies, un varbūt mēs pamanīsim savu kaimiņu, savu vēl kaut ko, kā ieraudzīsim, varbūt mēģināsim komunicēt kaut kādā citā līmenī, ja virs šīs tā kā patērētāju, šīs kultūras līmeņa, ja ka mēs jau tā kā runāsim par to, kas, jā, par to pašu cīņu par brīvību, ja, vajag vai nevajag, un ko mēs gribam, ja par tādām jau kaut kādas līmeni augstākām vērtībām, ja. Tā kā, paldies visiem, jā, kas esat, kas klausaties. Jā, tā kā cerības daudz vairāk. Cerības daudz vairāk nekā mēs iedomājamies. Situācija daudz labāka ir nekā tā kā izskatās. Tā kā, jā, davai. Labi, čau.